Raimond, jūs esat populārākais latviešu komponists, PSRS tautas skatuves mākslinieks. Ar kādām melodijām, ar kādiem vārdiem komponists un dzejnieks var izpelnīties šādas ovācijas? Un kādai jābūt pašai personībai, lai tauta viņu atzītu? Kādai jābūt? Nē, to neviens. Tur ir jātrāpo. To absolūti nekad nevar pateikt. Es nezinu, varbūt tāpat var būt viena dziesma, viena pareizi trāpīts meldiņš, ja? Es nerunāju tikai par komponistu, arī dziedātājiem. Viens pareizi trāpīts meldiņš. Kurš viņš ir tas pareizais? Kur ir tie pareizie vārdi? Varbūt tie vārdi būs tie, ko tie profesionālie dzejnieki pateiks, ka tas ir diletantisms, tas ir nevajadzīgs, sentimentāls. Tas klausītājs, tas, kas ir, tas pamat mūsu tas klausītājs, ja, tas lauka klausītājs vai pilsētas klausītājs, tas pasaka, nē, man tas patīk. Un te nu sākas. Jā, laikam... Kurš ir tas moments? Kurš? Ja. Šodien jau viss ir inteliģenti, viss ir ar vidusskolas izglītību, visiem ir augstākā izglītība, viss ir inteliģenti. Bet vai tas kaut ko dod? Man vienmēr man vecmāmiņa kolosāli. Es saku, ko var tev dot tas konservatorijas, ja tev nav sirds izglītība? Tur kaut kāda jēga. Visā tā nelietai tas vārds sirds izglītība. Ka kaut ko viņš tur nozīmē. Nu, viņi to tādu smaidu teica, viņi man tādu ļoti labi pret maniem izturējās, bet kaut kas jau tur bija. Daudziem liekas, ka es esmu viss sasniedz, viss ir skaisti un labi, un viss domā, ka te nu man jau ir viss tie griezti, nu viss, ko es gribu, viss tas man ir. Bet es domāju, ka viņi viss rūkt maldās, ja viņi domā, kad ja es esmu materiāli nodrošināts, ja man ir tur, teiksim, ko par tik daudz sapņo, par tituļiem, ja viss tas man ir, ka tas ir viss dzīvē, tas taču nav. Absolūti. Es uz šīm lietām varbūt tāpēc, ka man viņi viss ir, es pavisam skatos savādā. Man ir dzīve laimējies, es to nemaz nemodīju. Man iet no rokas, pat vēl šodien. Un es varu strādāt, paldies Dievam, es jūtos normāli. Varbūt jums kaut ko pajautās, kāda ir jūsu dzīves jēga? Kāda man jēga? Es nemāku to zinātniski izskaidrot, kāda man jēga. Man jēga ir kustēties, darboties, darīt kaut ko, kas man iznāk. Kaut kas man iznāk, kaut kas man neiznāk. Tā jau laikam es negribu teikt, ka es tur esmu piesaistīts pie tā instrumenta, vai tas man ir tiešām tur vajadzīgs.
Man patīk visu kaut ko darīt. Es nevaru pusstundu sēdēt mierīgi, to es nevaru. Te ir man dzīves. Jūsu tēvs ir bijušais Īģiciem stiklpūtējs. Ko esat mantojis no vecāka rakstura? Kāda bija viņu ietekme? Vecākiem man dabīgi izšķirošana. Tur jau nezinu, kādas skolas. Arī viņi tāds fanātisms, ka tam tā jābūt un nereiķināties ne ar ko. Cik no viņi tā gribēja, spied man. Un tā es arī tur gāju cauri. Te augšā, te lejā, tur viss kaut kas arī bijis tur dzīvē. Daudziem, kas arī negāja. Šodien es varu runāt pārāk gudri. Toreiz es domāju tāpat kā vispārējie puikas tanīs gados. Pie vēl man viss šitā padarīšu, ka cik tur ārā futeni spēlē, kā man te jāsēž pie to pianīnu. Sakiet, lūdzu, kāds Īģiciems bija 40. gados? Īģiciems bija tāds īsties, tāds latviešu, kā teikt, daudz strādnieku rajons te bija mums. Te bija vazinieks, Te tie strādnieki vienāk dzīvo. Jā, te bija vazinieks, šitais ādfabrika bija, tekstils bija, uz ciklu fabrikā, te vazinieks bija. Un tie bērni bija, kas tiešām tā ļoti, var teikt, centās mācīties un te vazinieks mūsu skolas. Tā jau mūsu skola ir, tā jau man arī. Es 3 gadu viņa nomocījos. Jā. Raimonds par jums teica Mildu Babro, man pirmā īstā skolotāja. Bet kāds viņš pats toreiz bija? Jā, te ir tāds četrnieks. Redz, Pauls Raimonds, jā. 36. gada 12. janvarī. 5. Vienīgi fiskultūra četrnieks. Tam tikai viņš nevingroja, viņš pavadīja. Bet par to arī vajag dot piecnieku, viņš pavadīja. Bet iedomājieties, visur uz piecnieku ir ko, Šitāt bildes es nav redzēt. Un te ārvazinieks mums ir. Un te Raimonds. Madiņš vīriņš, jā, viņš bija gan. Ko? Madiņš vīriņš, jā, bija tāds. Jā, bet viņš labi izskatījās. Toreiz viņš vismazākais augums laikam bija. Bet tagad tālāk. Un tāpēc es saku, tiešām, lai katram tēvam būtu bijis tādi... Lai katram mēlam strādniekam būtu tādi labi bērni. Vat ir paldies par to, jā, paldies par to. Raimond, mīļākis, manu Raimond, manu mīļošā. Kā jums klājās? Mīļo, Raimond. Nedod šitie priekšnieki jaunu dzīvokli kaut ko. Dod viņam meiteļuki nost. Tie ir tie skolotāji, ko mēs atceram. Tie, kuri tanī savā darbā ieliks sirdu un dvēseli, tas ir pilnīgi skaidrs. Un tas arī dots tikai nedaudz. Varbūt cits arī grib kaut ko labu, un viņam neiznāk. Pie tam viņi mācīja arī to veidot arī kaut kādā veidā piesaistīt pie to pašu teātri, pie to pašu mūziku, visu vienalga pie kā. Bija vakar un bija skolas klašu vakar, kur katra kaut ko dziedāja, spēlē un kaut kā ņēmās. Tas ir, es domāju, ka tam ir milz nozīme, jo agrāk jau, man liekas, tas skolotājs abi kaut kā, viņš bija vairāk sagatavotais. Tie vecāki jau zināja tikai tas mākslas, mūzikas, to skaisto pusi. Tas ir smokings, frak, skatu, aplaus, puķis. Tā bija viņa tāds priekšstats.
Bet tā otra puse viņam nebija skaidra. To otru pusi es pats izgāju. Visu. Sākdam spēlēt ballītes. Man bija vienmēr liela panākuma, es diezgan labi spēlēju tas dejas. Tādā pašā laikā tur arī bija pietiekoši daudz cilvēku, kas atnes šnabu. Tā bija otra puse. Tā kā viss sēdī gājis. Varēja pat viss tas beidīgi beigties, bet kaut kā, paldies Dievam, izkolās. Un tajā laikā vajadzēja to jau tagad sakt, nu tas ir kaut kā unikāls raksturs. Es nezinu. Es atnācu mājās toreiz pēc visām tam slimnīcām un pateicu, ka es nedzeršu vairs, un es nedzeru. Nedzeru līdz šai dienai, 63. gadā. Augustā es to iznācu, to es atceros. Tāda jubilē pār pa 20 gadu. Un es smēķēju, pēc dažiem gadiem pateicu, ka es nesmēķēšu ar cauri. Tādēļ, ka jau es nevienam nebija vajadzīgs. Vajadzēja tādā laikā, man nefilmēja. Nevienam jau tur nebija. Pēdējais mans draugs bija tāds, kas vēl ar manim tā, tas bija Leo Kokla, pie kur mēs tā daudz satikāmies vēl tādīs slavenos bohēmas vakaros pie viņa. Sakiet, jums ir kāds draugs, kas... Man draugi nav. Man ir ļoti labi man paziņas cilvēki, kuriem es ticu un lielākā daļa, kuriem es neticu. Bet tā ir ļoti grūti dzīvot. Šausmīgi. Grūti, bet jādzīvo, vai? Ko lai daru? 1, 2, 3, 4. Bet es pagaidu dzīvoju, mēs tāpat mājās. Zināmā mērā varbūt tā ir drusciņi ieraujās sevi, bet es arī negribu nekur, es arī sabiedrībās, es neeju nekur. Varbūt pašam tevi, tu nemani, ka tevi tāds riebīgs, varbūt raksturs. Lai gan man tur bija, teiksim, kompromiss savienība un visu kaut ko, bet es kaut kā es tur arī jūtos sveši, jo es jūtu laikam, ka es, varbūt, ka es to iekšēji sajūtu, ka es kādam krītu uz nerviem, vai es nezinu, varbūt tas tā ir, bet es negribu. Var jau būt, ka tu kādreiz nožēlos, vai... Sākumā to, viens pats ar to tūbu kaut kādu, ja? Ordelovskis ir drīk vai ko. Opa!
saki, puķe un pie tam vēl zied. Ak, tu saki, puķe un pie tam vēl zied. Nu ko? Tur vai tik drausmīgi, kas te ir sagriezts? Artur, tu esi spieži tā uz deniņiem, ka nevar. Raimond, ieradies Milānas Laskals direktors Luigi Pestalozzi. Bija griezīgs tas balss. Вас очень любят, и не только в вашей республике, но вы известны по всей стране. Et je suis intéressé à votre musique, naturellement. Разумеется, ваша музыка меня очень интересует. Может быть, я смогу присутствовать немножко при вашей работе. Да. Пожалуйста. Paņemsim to otro, ja cilvēki nav eleganti un viegli nospēlēt pretēji visiem tiem lokāli instrumentālam varzam, ja? Kaut kā viegli, ja var tā kādreiz, tad nāja forši. Nāja, tas viss ir. 1, 2, 3, Aizpild mums tos caurumus, ja? Lana, jūs kā Raimonda sieva vislabāk pazīstat viņu. Kāda ir viņa konflikta pašam ar sevi? Tas ir tās noslēpums, ka viņš nevienam nerāda. Vispār viņš ļoti tāds, viņš nav atklāts cilvēku, un ja viņa kaut ko moc, viņš jau ar citiem nedālās. Bet bez šaubām, ka grūtības, ja tu nekā nedari, tad tev nav nekādas grūtības, bet ja tu strādā un daudz strādā, tad tas grūtības arvien vairāk rodas. Bet viņš ar darbu tiek cauri. Viņš ir tāds ciets un ne pa saviem sapiem, ne pa saviem problēmām ne ar vienu nedalās. Ar ko tas saistās? Tas ir raksturā. Tāds viņš piedzima. Viņš nekad nebija atklāt ne ar savu māti, cik es atceros, ne ar tēvu. Viņš pats pa sevi. Tā kā kaķi, kas staigā. Viens pats. Viņš šausmīgi kautrīgs. Un viss šito bravūru tā ir tikai maska. Lai nerāda citiem, varbūt tagad es viņu kaut kādu noslēpumus tagad atklāju. Es nezinu, bet es domāju, ka daudz jau zina. Kas viņam tuvāk, tie jau zina. Te vajag instrumentālo un te vajag atteikumu jau. Ja? Tāpēc es bļauju, ka es gribu spēlēt solo. Ja? Ja. Un tu nopļurkši tad beigas. Otra reize, kad mēs spēlējam mi-bemolu, Labi jums ir ar mums, labi visiem jums, paldies jums, Vēlreiz vajag šito. labi mums ir ar jums, labi jums ir ar mums, paldies visiem jums, paldies. Tik tālāk, ka nohalturējusies, ka tu putro te apgalu. Mums ir jāpiesaka viss. Viņš no rīta, kad pieceļas, padzer savu kafiju un tulīt pie klavieru. Un beidz kaut kur pēc 1:30 nakti, katru dienu. Mēs dzīvojam kopā jau kā 25 gadu, nebija neviens ne atvaļinājums, ne brīvdiena. Nekad. Es neredzēju. Jābūt. Kā tad jūs iedomājaties savus kopējās vecumdienas? Cilvēks ar gadiem nevar vairs tik daudz strādāt. Vajag nodzīvot līdz tādam. Vispirms tas nebūtu slikti. Viņš nekomponē, ja? Tad viņš meklē kaut kur mājās kaut kāds darbs. Bet šitas te jumts, ja? Kas ir zem pajumts, tas ir viss viņa darba. Viss tie sapujušie koki, ja? Viņš viss atsīt un uzliek pats pa jaunu. Bez tam tas bija koncerta laikā. Teiksim, vakarā Dzintaras viņam bija koncerts. A pa dienu viņš sit, viss šitie, jūs varat ticēt, varat ne, bet man ir liecinieki. Tā, jūs visi ģēni un es ar. Izdarīs pavisam vienkārši. Tas tā kā bija, 2 reizes mi-bemols, ja? Tikai to stāv, ka mēs spēlējam to kā solo orķestrim.
līdz jūs atkal nākiet ar to, lai loģi, un skaidrs tevī? Lai gan tev nekad nekas skaidrs nav bijis. Davai, spēlē, nu ir skaidrs, davai. Aiziet. Uzbērts naftalīnu mazliet un aiziet. 1, 2, 3, un 1, 2. Paldies aci jums, paldies jums, paldies jums. Labi jums, ir ar jums, labi jums, ir ar jums. Paldies visiem jums, paldies jums, paldies jums. Ai, no jums, gribas mums, gribas mums. Paldies aci jums, paldies jums, paldies jums. Labi mums, ir ar jums, labi jums, ir ar mums. Paldies visiem jums, paldies jums, paldies jums. Viss jau. Pusstunda. Kukulē jau nevajag grib, ne? Nē, skaisti. Uzlik. Viņa ir tik glīta. Viņa ir tāds glītums ir tāds. Labi. Ja man ir sirma galva, tad tur ir tavs nopelns arī. Zināmā mērā. Zināmā mērā pusi galva ir tev. Nē, kaut kur augstā ūdeni roka, kaut kā pamats trokstani karstumā, nežēlīgi. Nu, debesšķīgi būs, ja? Es domāju, iekotošu čips. Atļaujiet sākt mūsu programmu ar tādu, ja vecs man melodiju, bet šoreiz pārliekt 2 klavieriem. Mēs gaili godinām bado, viņš sauli grāvī nodver prot. Nemaz nav grūti, kad jādara to, kas stādā dod.
Skopīt dzērot nav nekā, bet gailis raugās vokālā. Un protams pāri, pat ir viņš droši, man tīk šai kabarē lūgtā. Un protams pāri, pat ir viņš droši, man tīk šai kabarē lūgtā. Gailikšo, šanteklēru ciedošo, spēsite, iecel godā kabarē. Šanteklērs, tam, kas dzīves sāpes jūt, visur būt, gaļa dziesmā jābūt būt. Gaili godinām par to, ir savu grāvīnot par to. Nemaz nav brūki, kad jādara to, kas taudādot. Kas kopīgi dzērot nav nekā, gailis naudās vokālā. Kodam pāri, kad ir viņš droši, man tīk šai kabarē lūgtā. Kodam pāri, kad ir viņš droši, man tīk šai kabarē lūgtā. Kādu lomu meitai jūsu dzīvē? Viņa man mantniece. Vienīgā. Es ar viņu pagaidām esmu apmierināts. Lai viņa tāda būtu. Viņai nav viegli. Ne tādā ziņā viņai drusciņi. Man liekas, uzvārds traucē viņas darbā. Bet, vai viņa paliks tādā televīzijā, to es nezinu. Ļoti labi viņa raksta, vismaz tā tie profesori tur Leningradā saka, ka viņa ļoti labi raksta visādas scenārijas un tādas lietas. Es domāju, lai viņa mājās mierīgi strādā. Sieva jau vēl to kaut ko čīkstēja, ka vajag muziku nodarboties. Es biju kategoriski pret. Jo es tādā zaņķī, kurā es esmu gājis cauri, es negribu. Un ir sevišķi. Un tā par dziedātājiem un tā tālāk. Tā nelaimīgi cilvēki. Stop ar manu valodu, stop ar manu dēlu. Lūdzu. Tad tas vokālais vietā maskējos, tā būtu labi pārējais mums. Tembrāli atdusīt tāds. Tembrāli jums patīkams ir tikai, tā kā bet tas vokālais, jā, kaut kur pazūd vietā. Manu variantu es izklausījos, teiks, ka ir normāli. Tas, kas būs rādījumā. Varēja bišķi spilgtāks būt. Lūdzu, kādu priekšlikumu? Es esmu par fondiem. Lielākais, jā. Atbalstīsim jaunos. Fondi, jā. Mēs visu laiku kaut ko atbalstam. Operas mūzikā mēs atbalstam, kas ķērsam dziedu. Labi, vajag, jā. Galvenais redaktors, tas tomēr ir tāds ierēdnis, jā. Kāpēc jūs vēl uzņēmaties šo slodzi? Es zinu, kāpēc. Tāpēc, ka man ir pārāk daudz agrāk komandējuši. Un tagad es gribu pats komandēt sev. Man tas dod daudz ko tādu, kas, lai man netraucē. Lai man nevajadzētu plānot kaut ko, kad es pēc 2 gadu tikšu tur studijā vai kaut ko. Es esmu savu darbu nopelnījis to, lai es varētu atļauties šodien, tad, kad man tas vajadzīgs, es gribu strādāt. Es nekādā ziņā nedomāju, ka es traucēju citiem tur strādāt. Mums pietiekuši daudz mēs darbu. Bet man ir, ja mums tas organizatoriskais un viss tas saimnieciskais aparāts ir šausmīgi sarežģīts un lēns, ja? Manā darbā lēni darboties vairs nevar. Šim pašam postenim jau ir otra puse, kad es daudz ko varu izdarīt arī priekš tā klausītāja. Es varu ļoti daudz ko izdarīt. Man doma rēķināt. Piemēram, es varu arī zināmā mērā pat lepoties ar to, ka mums ir fantastisks, teiksim, ļoti liels vēstuļu skaits jauniešu, kas klausās mūsu rādio. Priekš rādio tas ir ļoti svarīgi, piemēram, un arī televīzijā. Kā jums liekas, ko pat reiz vajag jaunatnes auditorijai? Pavisam vienkārši. Vajag muziku. Vajag labu muziku. Un ja mums būs tā muzika, līdz ar to arī jaunatne, mums tā nebūs nekādas problēmas.
свою, а жизнь свою нельзя вернуть. Любовь и жизнь, но я артист. Я повторю, я много не сказала. Не уходи из зала. Мой зритель, мой судья, источник радостей моих и бед. Не уходи, не уходи. Я вам спою еще на бис. Jūs pirmo reizi esat ievēlēts par Republikas augstākās padomes deputātu. Skaidrs, ka klavieriem atliks vēl mazāk laika. Toties pavērsies cits iespējas kaut ko darīt sabiedrības labā. Par ko jūs gribētu iestāties? Pret ko vērsties? Pirmkārt, par ko es runātu, kad Rīgai vajadzīga koncertzāle. To es saku pirmo. Koncertzāle vairākiem tūkstoši skatītājiem. Iekārtot pēc vismodernākā, kā šodien tas ir vajadzīgs. Lai tur varētu strādāt, tur būtu viesis, lai mēs paši varētu tur varbūt uzstāties un tā, lai mums būtu kur aiziet. Otrs, es visādā ziņā pārskatīt visu to muzikālo audzināšanu. Un pie tam nopietni pārskatīt, kas tur ir un kas tur nav. Es te negribu tagad analizēt tos trūkums un tos labums, bet es domāju, ka viņi ir sen jāpārskata. Cilvēku kultūras audzināt. Mēģināt viņu kaut kādā veidā veidot, lai viņš ieaudzinātu. Tas ir, manuprāt, viens no vissvarīgākajiem. Es varu daudziem palīdzēt, un katru dienu man ir, es nezinu, kādiem jautājumiem man ir jānodarbojas gan ar zālēm, gan ar dzīvokļiem, gan ar citu ģimenes lietām un tā tālāk. Vienam otram es tiešām to zinu, ka es esmu palīdzējis. Man ir kaut kāds apmierinājums.
Bet es gribu redzēt, ka jūs tā kamera orķestri. Tie spēlē ideāli tīri, un tad mēs sadzirdēsim tos kopējos unisons ar violiem. Mēs arī varam vēl tīrāk. Tie veči, kad nedzēr tīri to pats. Ar locīm. Ar piolu. Nevis ar locīm, bet ar diriģentu zirgu. Koncertos beigamos. Visi ir uzprove, jauno tērpu prove. Otrais dienas vai 13. Kas tas ir koris, bet mēs nākam pirmdienas skolā visi. Tā ir, jā. Nav tik viegli. Nav tik vienkārši, kā izskatās. И заканчивать его на слова вот нежность цветка и огромность твоей, все ты в любовь получила моей, свежий свеча, жар юрского дня, нет, не любить ты не можешь меня. Здесь уже крутить, наворачивать, да, уже делать. Можно тянуть там еще больше. Сразу тогда логично идет дальше уже этот... Уже сколько можно... Да, это уже самый финал, да? Проведу! Ну вот чтобы там вот такой сделать такой... Вот где говорит. Я билет на ночной самолет, торжественный зал подведу. Вечер сегодняшний весь напролет. Вот сейчас, да. Хор, да, и ты наверху идешь. Jūs arī esat kādreiz rēķinājies ar modi? Es domāju, ka viss sākot ar ārienu un beidzot ar to, ko tu dari, visu to jārēķina. Tas jārēķina. Tu jau arī moderns var būt, arī ir jau tāda viena, ka tu savā pārliecībā, savā, vai ne, tu it kā neej līdz visiem tur pa labu pagreiz, un tik un tā. Tu esi stabils, ja tu esi liela personība, bet, nu, ja tu esi liela personība, tu jau var. To tā nevar. To ir jāskatās. Tev ir jābūt lietas kursā par visu to, kas notiek. Un man liekas, ka mums bieži vien no tas sauktais tas informācijas trūkums ir tas, kas mums daudz ko vēl ka mēs tad paliekam tādi. Ja rībaņiem jāsam. Man spiež, man vienīgi. Да я не вас имею в виду лично, а вашу организацию. Замечательно. Надеюсь, что она скоро будет не моя. Надеюсь. Это я для вас все время делаю, все время. Кто вам 150 тысяч дал валу? Что ваши артисты поганые? Я и дала. А как что-нибудь вас попросить? Ничего у вас нету. Ставки вы дали. Ой, не
Не могу, последний анекдот. А кто? Вас вообще реорганизовать пора. Да. Ну что делать, не нравится, какой есть, у меня метод такой есть. Ой-ой-ой. Это я тебе потом скажу. Сейчас скажу потом, ладно? После этого света. Может быть, здесь просто повторить. Знаешь, как ни расчету, ни уму, не постичь тебя мой край, душу не понять твою, как ее не вычисляй. Жизнь моя порой трудна, много всякого пускай, пусть оставят все меня, только ты не оставляй. И можно дальше просто подать. Да пребудешь ты во мне, с детства мне любимый край. Для кого ты там что-то да-да-да-да, для меня ты стала моды рай. Здесь только край довольно мне, любимый, ты когда-нибудь поймешь, я была твоей равниной. Белых клавишах берез, за твоей звездою алой я иду через года. А там что-нибудь назвала меня ты Аллой. Ну, не знаю, это надо Андрею говорить. Не случайно, мол, тогда это ни расчету, ни уму. Так, у тебя мажор был. Нет, это повторяешь припев, начало. Не мажор. Так, все фотографы уже сделал свое дело или нет еще? Сделал. Фотограф снимает. Дорогой, нас снимают на память. Дорогой. Ой, это только кино может. А? Это что? Такие прекрасные движения, только кино может. Ну это же останется? Конечно. Ну дайте я его скомпрометирую уже на всю жизнь, для истории. Давай, а я благословляю. Ладно, ты посмотри, что я делаю. Я целую твоего мужа. Пусть народ знает, что что-то было. Пусть думает. Они же все равно не верят, когда говорят, что ничего не было. Ты только музыку пиши, музыку хорошую. Да тебя все не Tas ir estrādes žanrs, tev ir 30 gadu, tu jau vairs neesi vajadzīgs. Mēs pat domāju, ka tādam nopietnam māksliniekam, nopietnam dziedātājam ir daudz izdevīgāka situācija, teiksim, operas māksliniekam. Tu zini, ja tu esi labs dziedātājs, tev ir kaut kāds vienmēr tāds atbalsts. Ne? Bet estrādnieks, tu vienmēr esi tāds, vai nu tu esi tādā nakts bāre, kaut kur līmenī, ka tev katrs tur var nākt, apsaukāt, kā viņš tev grib, strādāt to ierēbušu auditoriju. Vai arī skatos, tev publika ir indīgi, tas, kas tev šodien tu esi viņam tur elks, un rītā viņi tev pagriež mūku. Skaidrs ir viens, ka izejot arī no taviem gadiem, teiksim, vai ko tev jāmāk aktierim pārslēgties, ja? Ja tu visu laiku nevari lēkāt uz skatus un būt jaunatnes, teiksim, tur 18, 20 gadu kaut kāds elks. Nu, loģiski tu nevari, vai ne? Tev nāk 25, 30, tu pats jutīsi, ko darīt. Varbūt tu ies pa režijas līniju, varbūt tu darīsi kaut kādu citu darbu, bet kaut kas tev ir. Раймонд Вальдемарович Паулс, пожалуйста, попрошу вас подготовиться и пройдите, пожалуйста, на сцену. Приглашаю на сцену народного артиста СССР, лауреата премии Ленинского комсомола Раймонда Паулса.
Его песни сделали меня такой грандамой, так скажем. Невозможно его песни петь вот некрасивой. Невозможно их петь без какой-то внутренней культуры. То есть, и если я все годы, в общем-то, скрывала достаточно под маской такой босячки, под маской такой уличной певицы, под маской, которая меня защищала и давала возможность петь песни в масках то шута, то какой-то цветочницы, которая поет о короле, то он меня заставил в своих песнях стать такой женщиной, без маски. Хотя они мне, в общем, помешали, эти песни. Мне трудно после них перейти к тому, что, собственно, мое, более такое упрощенное. Очень трудно. То есть мы убедили этими песнями, утвердили новый образ мой. Но народу, видите, это понравилось. Я когда не знала его, я слушала музыку, думаю, почему человек, что-то у него есть какая-то тайна, он страдает от чего-то. Он высказывает себя вот именно инструменту. Людям, пожалуй, нет. А те, кто слышали эту музыку, все его представляли, как одна моя знакомая говорила, принцем, таинственным принцем. О, вот такой принц, ему уже 50 лет, этот принц. Король уже стал из принца. Tavu darbu vērtē tieši tas skatītājs, ko mēs saucam par to vienkāršu. Manuprāt, to, ko es daru, tam ir jāgūst kaut kāda atbalsts cilvēkos. Ja tas tā nav, tad man nav ko. Es uzskatu, ka mums tas darbs tad ir pa tukšu. Man liekas, ka man tā dzīvība ir apmēram, ka, piemēram, es aizraujos ar kaut kādu zināmu lietu, vai es rakstu, teiksim, kādu muzikālu izrādu, vai es aizraujos ar bērniem vai kaut ko, un tad es gribu izvest visu to lietu līdz galam. Un pēc tam man ir stop, es to esmu beidzis, un tad man ir tāds tukšums kādu laiku, un tad es domāju, ka jāgudro atkal kaut kas jauns. Tas ir tas, kad es nospēlēšu 2-3 koncertus, es vairāk negribu. Его главная драма в жизни – то, что он сам не поет. Мне кажется, он, если мог бы петь, он бы спел лучше всех исполнителей своей песни. Но это, конечно, шуточный ответ, потому что у него поют руки. Он художник. Мне кажется, что его драма – это драма всех художников любого времени, любого века, любой эпохи. Он очень четко чувствует и очень болезненно чувствует скоротечность жизни. Вечно такое ощущение, что он не успевает сделать то, что он хотел. Ему всегда казалось бы, чему огорчаться-то? И песни его знают, и музыку его знают. Он, можно сказать, национальный герой Латвии. Его знают в Советском Союзе, его знают за рубежом, его любят. Но я очень чувствую, и даже по себе знаю, что никакая слава, никакая популярность, она эту боль, эту рану вечной неудовлетворенности и скоротечности времени
эту рану не залечит. Что бы он ни сделал, я тонко чувствую, что он всегда будет чувствовать, что он еще чего-то не успел. Par ko priecājaties jūs, kad jūs esat atraisīts savā priekā? Es vispār nezinu, kā tā priecāties. Es nezinu, man patīk vispār visādas kaut kādas dumības. Es kā mazs bērns priecājos, ka es redzu, ka, piemēram, kādreiz pa televīziju uz cirku vairs dabīgs sen neesmu bijis. Un, piemēram, klauni ļoti patīk. Es nezinu, kaut kādas muļķības viņi tur strādā, bet es smējos, man patīk. Es skatos kaut kādas vecas mājamās filmas, man patīk. Lai gan tur ir tik naivi. Tāpēc, ka es domāju, ka mūsu tādā sabiedrībā viss tā lielākā mūsu nelaime, ka mēs jau smieties nemākam vairs. Mēs negribam, mēs visur kaut ko cenšamies izskaidrot. Visur mēs gribam kaut kāds zemteksts, kad pa katru kupli 10 reiz jāpārdomā, vai tur nav kāds zemteksts vai kaut kāds. Humoram jau vajag satīrīt sevišķi, kaut ko pieķieties, pa kaut ko pasmieties. Bet nu kaut kā mēs jau negribam par kaut ko gribu pasmieties. Tāda ir tā mana dzīvība. Nu, ko lai tas? We came to school in 68. And his name was Danny Kaye. Thought it was the seventh heaven. But we couldn't find a job. Caught red-handed by a